Es jums pastāstīšu par 7-zip arhivatoru, kas mums ir patnī patreiz. Pieņemsim, ka jums ir lejupielādējumi materiāli. Un šeit saglabāsim viņus. Atvērsim mapē. Un tad mēs ieraugam, ka lejupielādējumais materiāls ir arhivēts. Tātad paplašinājums ir RAR. Un kā viņu atvērt ar 7-zip. Izvēlamies programmu. Un, piemēram, izvilkt šeit vienu no vienkāršākajām versijām. Un gaidam līdz atarhivēšana notiek. Aizveram un redzam, ka parādīsies jauna mapīte, kurā mēs tagad redzam, kas bija viņā iekšā. Un varam lietot kā parasti.